Aicināšu uz skatuves mūsu nākamo lektoru, Lindu Matisāni. Un kamēr Linda nāks, es ar tēmu "Kāpēc pedagogi kliedz?" es izstāstīšu stāstu, kas ir man no pagājušās pirmdienas stāsts. Man zvanīja telefons, agri pirmdien no rīta, es tikko kā biju ieradusies darbā. Un paceļu klausuli, tur dusmīga, pilnīgi frustrēta viena skolas vadītāja, un viņa saka: Līga Bērziņa, mums vajag, lai jūs braucat pie mums strādāt ar agresīviem vecākiem. Es tā labi. Un es saku: kāpēc vecāki ir agresīvi? Tāpēc, ka es paceļu balsi. Un kāpēc jūs paceļat balsi? Tāpēc, ka bērni neatzīstas. Redzat, un šis ir savādāks klusums. Jā, un tas ir tas, kas ir noticis ļoti daudzus gadus, un to, ko es esmu piedzīvojusi, ka mēs daudzi pedagogi uz mani ir klieguši un teikuši, ka jums vajag tur tā kā panākt, lai šis bērns pamestu skolu, jums vajag, lai šis bērns tā kā viņš šeit nevar mācīties, jo tāpēc, ka viņš ir pārāk trokšņēts un pārāk tāds un tāds un tāds un tāds. Un tajā brīdī, tad, kad mēs sākam skatīties, kas notiek, ko mēs ieraugam patiesībā nevis kliedzošus bērnus, bet mēs ieraugam kliedzošus pedagogus. Un, Lindu, tāpēc es atļāvos uzrunāt tevi, un es ļoti priecājos, ka tu atsaucies, jo Linda ir Valsts darba inspekcijas. Tu izstāstīji? Es izstāstīju. Jā, no Valsts darba inspekcijas, es neteikšu to amatu, man ir bail kļūdīties, bet mēs ar Lindu esam kopā gājušas jau ļoti tālu ceļu, tieši arī mēģinot izprast sīkāk, ko var mainīt dažādās darba vidēs, kā varētu palīdzēt arī tiem pašiem nabaga arī pedagogiem, kuri kliedz. Bet, lai mēs viņiem palīdzētu, mums no sākuma ir jāspēj atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc viņi kliedz. Tur mikrofonu? Jā, labdien visiem! Es esmu tā Linda, ko Līga jau pieminēja savā uzrunā, un atšķirībā no Līgas es droši vien, ka esmu mazāk zināms cilvēks jūsu auditorijā, un varbūt 3 vārdus par manu pieredzi vai ko es esmu darījusi, un kāpēc es varu runāt par šo tēmu, ir iemesls tas, ka es esmu studējusi medicīnu. Man ir arī ārsta grāds, bet ņemot vērā, ka es neesmu nedienu strādājusi par praktizējošu ārstu, es vairāk sevi saku cilvēkiem, ka es esmu studējusi medicīnu, un es nevienu nevaru ārstēt. Un patiesībā, kad Līga man uzrunāja, man likās skaidrs, ka jā, es varu runāt par pedagogiem, no pedagoga viedokļa, par to, kādā veidā es nonācu līdz šai domai. Es arī izstāstīšu savas prezentācijas laikā. Tomēr tad, kad es izlasīju prezentācijas nosaukumu, ko Līgava un Līgas komanda bija ielikusi nosaukumā, es domāju, kā lai tagad par to runā, jo es galīgi neesmu cilvēks, kas var atbildēt ļoti tieši un precīzi uz jautājumu, kāpēc pedagogi kliedz. Un patiesībā domājot par to, ko es jums šodien teikšu, es nonācu pie tāda ļoti prozaiska jautājuma, ko vispār nozīmē kliedz. Šis jautājums radās lasot literatūru par šo tēmu, un kad vienā brīdī, vienā rakstā bija rakstīts, ka pedagogs, ka skolas direktors ir saņēmis sūdzību no vecākiem, ka skolotājs kliedz, un tagad skolotājiem ir jāraksta paskaidrojums, kāpēc viņš kliedz, un viņš saka, es vispār nekliedzu. Un tajā brīdī es domāju, hei, tas stāsts ir par mani. Es nekliedzu vispār, bet man regulāri mājās saka, meita saka, kāpēc tu kliedz? Es nekliedzu, tāpēc tās brīdis, par ko es gribu runāt, ir vairāk nevis par to, kas ir redzams tajā attēlā, bet par tiem brīžiem, kad pedagogs runā skaļi, pārpūlot savas balss saites. Un te mēs nonākam pie tā stāsta par to, kāpēc Valsts darba inspekcija
vai Valsts darba inspekcijas pārstāvis var runāt par šo tēmu, jo tas ir patiesībā par darba vidi un darba vides ietekmi uz pedagogu veselību. Un šis slaids ir viens no populārākiem slaidiem. Strādāt ir kaitīgi un bīstami. Un ja mēs tagad jums uzdotu jautājumu, ko jūs kā darba vidē varat saskatīt kā sev kaitīgo darba vides riska faktoru vai bīstamo, tad mēs varam nonākt gan pie to, ka jums sāp pleci, muguras, ceļi. Man ir bijuši stāsti par pedagogiem, kas ir pirmspensijas vecumā, ejot mājās, katru dienu lūdz vecāko klašu audzēkņiem, lai patur mēteli, lai pedagogs var uzvilkt mugurā, jo plecu sāpes ir tik lielas, ka viņš roku nevar pacelt. Un galvenokārt nav tā, ka viņš stāv pie tāfeles un raksta pie tāfeles, un visu laiku tā roka ir nērtā pozā. Tomēr biežāk mēs runājam par nelaimes gadījumiem, paslīdēšanu, aizķeršanos. Mēs zinām stāstus, kā pedagogi ir kāpuši pakarināt eglīšu mantiņas pie lampām, rotājot Ziemassvētku klases, krituši, aizķērušies, kā pedagogi ir cietuši no bērnu vardarbības, kad bērni ir metuši ar grāmatām vai visu kaut ko. Un, protams, lielākais nelaimes gadījuma cēlonis izglītības iestādē ir tie muļķīgie podesti, kas ir klases sākumā, tīpaši, ja pedagogi staigā un kāpjas atmuguriski klasē, piemēram, lasot kaut ko, un droši vien, kas ir redzus telpā cilvēku māja ar galviem, tad jūs aizķērušies, droši vien ir liela daļa no jums. Bet ja mēs atgriežamies pie stāsta par balss pārslodzi, tad patiesībā tā varbūt ir salīdzinoši reta arodslimība. Tas ir tas galējais posms, kad tiek konstatēts, ka tas ir ar darbu saistīta slimība un tev par to pienāks kompensācija. Tad reālajā dzīvē aptuveni 70% no pedagogiem savas dzīves laikā ir saskārušies ar kādu no balss pārslodzes problēmām. Par to, kas tās ir par sūdzībām, es minēšu. Es varbūt lūkšu pacelt arī jums, kuram ir bijusi tāda situācija, ka kaut kāda problēma ir ar balsi. Daudz rokas pacēlās. Es nevaru saskaitīt ātri, bet daudz. Un vidēji, ja jūs skatāties katra gada laikā, tad ir, kad vidēji apmēram 20% pedagogu šādas balss pārslodzes vai ar balsi saistītas problēmas rodās. Un pasaules dati liecina, ka, ja tev vienreiz tā lieta ir bijusi, tad visticamāk tā atkārtosies, un ja tā ir vājā ķermeņa, teiksim, vājā vieta, vājais orgāns, tad tas arī būs biežāk. Un šeit ir apakšā ielikt atsauce uz vienu rakstu, kas ir salīdzinoši jauns, 4 gadus vecs raksts. Tie, kas lāsa angliski, viņš ir brīvi pieejams mājaslapā, kur var izlasīt ļoti daudz riska faktorus, kas noved pie tā, ka pedagogam tā balss pārslodze rodas, bet kā svarīgākās lietas es šodien mēģināšu jums izstāstīt. Tad par ko ir stāsts? Stāsts ir par problēmām ar balsi, stāsts ir par to, ka smagākie gadījumi ir tie gadījumi, kad attēls ir, bet skaņas nav. Tas ir nevis tie gadījumi, kad mēs mājās gribam būt dusmīgi un mēs vienkārši nerunājam, bet tie ir tie gadījumi, kad tu gribi kaut ko pateikt, bet no ārā nenāk skaņa, vispār nekāda. Tie ir smagākie gadījumi, marš pie ārsta un tur klusēt un ārstēties. Vieglākos gadījumos, un tie ir visvairumā gadījumi tā, ar ko saskaras cilvēku, un ko jūs minat, varat arī sajust, ir kasīšanās un kutināšanas sajūta kaklā, sausuma sajūta rīklē, sāpes balss saitēs kaklā sajūta, ka balss saites ir nogurusi, aizsmakums, balss tembra izmaiņa, piemēram, rupjāka balss kļūst, un kairinošs klepus uznāk, un tu nevari apstāties, un tu klepo un krekšķini un mēģini attīrīt tās savas balss saites. Un mēs jau varam domāt, ka tā ir katra individuālā pedagoga problēma, bet patiesībā jau, ja mēs skatāmies uz to,
ko tas nodara skolai, tas nodara arī kaitējumu izglītības iestādē, jo loģiski, ja pedagogs nevar parunāt, vai viņam nonstopā ir jāklapo, vai viss, viņš to savu darbu nevar labi izdarīt. Tas nozīmē, ka cieši izglītojuma, pedagoģiskais process, un tas stundas ir sliktākas, stundas ir mazāk kvalitatīvas. Un, protams, kā izglītības iestādē tas galīgi nepatīk. Protams, uzreiz ir biežāka darba nespēja, un par darba nespēju mēs parunāsim varbūt arī bišķiņu vairāk. Un te vēl nākamais ir, ka šādi pedagogi, kam sāp, kam ir problēmas ar balsi, viņi biežāk pamet profesiju, viņi aiziet prom. Un darba vides pētījumos vispār ir tāds labs skaidrojums ļoti daudzām problēmām, ka patiesībā konkrētajā darba vietā izdzīvo vai iztur veselākie. Ar to es mēģinu izskaidrot, es labāk izskaidrošu ar nedaudz citu veselības problēmu, tas ir ar sāpēm. Ja cilvēkam ir jācilā darba vietā smagumi, un viņam sāp mugura, un viņam regulāri sāp mugura no tā, ka viņš cilā smagums, viņš loģiski aizies no tā darba prom, lai viņam tie smagumi nebūtu jācelā. Un ļoti līdzīgi ir ar balsi. Ja balss problēmas izraisa ilgstoša skaļa runāšana pārslodze, tad viņš izvēlēsies to darbu, kur runāt vajag mazāk. Un skolas direktoram, protams, tas nozīmē atkal no sākuma ievadīt kolektīvā, jauns pedagogs, jauna klase, jauns cilvēks, viss, kas ir kā klasiski, kad ir jauns darbinieks. Protams, tās ir ietekmes uz komunikācijas spējām. Tas nozīmē, ka tad, ja tev ir problēmas ar runāt, tad tu vienkārši pats arī automātiski mēģini to savu balsi pasargāt, kas nozīmē, ka, piemēram, starpbrīžos tu aizēji uz skolotāju istabu un vienkārši saudzē savu balsi un nerunā un nesarunājies un neiesaisties tur tai komunikācijā ar kolektīviem. Nevis tāpēc, ka tev negrib, bet vienkārši tu pats sevi saudzē. Un, protams, tas ir arī ietekme uz pedagogu sociālajiem kontaktiem, ar to es domāju vairāk kontaktus ārpus skolas vides, jo tu neej uz tādiem pasākumiem, kur tev potenciāli būs jārunā. Tā iemesla pēc, lai tu pasaudzētu savu balsi. Un, protams, tas nozīmē, ka cieši gan atpūta, gan tas, ko cilvēks dara ārpus skolas. Un, ja mēs skatāmies uz tiem cēloņiem, tad ir individuālie cēloņi un ir darba vides faktori, kas ir patiesībā kā jūsu, kā darba devēja atbildība, kurus jūs varat ietekmēt. Jā, jūs kaut kādā veidā varat motivēt arī cilvēkus mainīt šos individuālos faktorus, bet biežāk tomēr mēs, kā arī darba inspekcijas pārstāvji, runājam par to, ko var izdarīt darba devējs vai iestādes vadītājs. Un tāpēc arī patiesībā es nedaudz vairāk pieskaršos tieši darba vides faktoriem un mazāk individuāliem faktoriem, bet es viņus tā kā uzskaitīšu. Pirmā individuāli faktori ir visi, kas ir saistīti ar cilvēku paradumiem, ar uzvedību, un Līga jau pieminēja par to, ka uzvedību mainīt ir diezgan grūti. Un nepietiekama atpūta, nepietiekams miegs, mazkustīgs dzīvesveids, nepietiekama ūdens dzeršana. Tie ir tādi vispārēji veselības jautājumi, kas ietekmē arī vispārējo veselību. Bet atsevišķa lieta ir hobiji. Un visi hobiji, kas ir saistīti ar intensīvu balss lietošanu, patiesībā cilvēkiem, kam balss ir vājā vieta, nekādā veidā nebūtu atbalstāmi. Piemēram, nav baigi labi, ja pedagogs ir problēmas ar balsi un vakar basketbolu spēlē viņš sēdēja pie televizora un skaļi kliedza līdzi atbalstot Latvijas komandu. Jā, es saprotu, ka ir baigi forši un emocijas foršas, bet no balss viedokļa tā ir pārslods. Līdzīgi arī, ja jūs dziedat korī un jūs darat to profesionāli, tā kā jums pedagogi, kora vadītājs, kora diriģents vēl pamāca, kā pareizi dziedāt. Jā, protams, tad tas ir balss uzturēšana, attīstīšana, bet ja tas ir daudz skaļi nepareizi, tad tas ir papildus slodze. Alkohols, smēķēšana, paaugstināts jūtīgums uz putekļiem.
Tas viss tā ir. Slimības, kas var vai kas ir fona slimības, kas ietekmē balss saites, vai kas ir akūtā situācijā, kas veicina slimošanu, tad tās atkal var dalīt vairākās grupās. Protams, akūtie visi vīrusi, ja kaut kas krīt uz balsi, tad uz augšējo elpceļu slimībām, tad, protams, tas kritīs arī uz balsi. Hormonālās visas slimības, piemēram, ja ir vairogdziedzera problēmas, tad ar balss problēmas attīstīsies vairāk. Plus, kas nāk arvien vairāk un vairāk mūsdienās un pētījumos iekšā, ka viss, kas ir saistīts ar stresu, ar psihisko veselību, depresiju, trauksme, tās veicina arī dažādu fizisko slimību attīstību, visu fizisko slimību sūdzību, piemēram, arī sāpes dažādas attīstās šiem cilvēkiem, tiek reģistrētas vairāk. Plus, ja, piemēram, tev ir stress un trauksme, tad izmainās veids, kā tu runā. Klasiskā piemērā tu sāc kliegt, bet arī tas balss tembrs un balss augstums, kādā tu runā, paaugstinās, kas nozīmē, ka tad, ja tev ir stress, tu runā skaļāk un augstāk, un viss, kas nav tā, kā tu normāli runā, tā kā tu mājās runā, tas ir riska faktors, lai attīstītos šī balss pārslodze. Un tagad esam nonākuši pie dažādiem darba vides jautājumiem. Pirmā lieta tas ir ilga runāšana. Balss pārslodze, kas rodas no ilgas runāšanas. Un pasaules literatūrā parasti tās ir 6 stundas. Jā? Tātad, ja jums ir katru dienu 8 stundas, zinat, ka jūs esat riska grupā uz balss pārslodzi. Un te droši vien, ka ir jādomā par to, kā plānot stundas. Tas nenozīmē, ka varbūt, ka jums vajadzētu būt mazāk stundas, bet jums kā pedagogam tad ir daudz vairāk jādomā par to tieši kādas metodes konkrētajā darba dienā jūs pedagoģiskajā procesā izmantosiet. Jo svarīgi ir nevis nebūt pedagogam, nevadīt stundas, bet svarīgi ir nerunāt. Un tad, ja jums ir kā pedagogam arī paši apzināties to, ka tā ir vājā vieta, tad bez visa tā, ka jums ir jāmēģina stundā ielikt jaunais izglītības saturs, jaunās mācību metodas, jums vēl arī ir jāpadomā, kurā brīdī būs tā klusēšanas pauze, lai jūs savu balsi pasargātu. Jo labāk ir kaut drusciņ, kaut minūte, 2 vai 3 pauze, nekā jūs non-stopā runājat. Ka jūs runājat. Nākamā lielā grupa ir balss pārslodze dēļ tā, ka jūs runājat skaļi. Un tas ir tas patiesībā, par ko ir šī konference vairāk. Tas ir par to, ka, piemēram, ir fona troksnis. Un nākamajā slaidā mēs parunāsim par vienu tādu specifisku efektu, bet tām fona troksnim var būt ļoti dažādi cēloņi. Viens cēlonis var būt arī tā fiziskā vide, kā tas ir izveidots, kādu troksni rada apkārtējā vide, vai troksnis ienāk no ārpuses, vai ir iekšā, kāda ir ventilācija. Un man personīgi ir viena pieredze, es vadīju apmācības Jordānijā viesnīcā, darba inspektoru grupai, un Jordāna ir valsts, kur ļoti reti līst. Pirms klimata pārmaiņām principā vispār nelīja. Gandrīz nemaz nelīja. Un tas varbūtība, ka tur līst ir tik maza, ka viņiem, piemēram, nav paredzēts virs jumta, tur kaut kādā skaņas, es neesmu tehnisks cilvēks, izolācija, bet respektīvi katra lietu slāse, kas nokrita uz jumta, bija zālē dzirdama. Un ar visu mikrofonu mani ļoti švaki varēja dzirdēt. Nerunājot par to, ka katra tā pile novērsta to uzmanību no tā, ko es mēģinu teikt. Tad vēl bez tiem pie fiziskālajiem faktoriem, kas nosaka to, ka jums ir skaļi jārunā vai kas ietekmē balss saites, ir sauss gaiss. Un te jums atkal ir viena no iespējām, ko atnesa Covid un ar Covidu saistītās pārmaiņas. Ļoti daudzās klasēs ir šie gaisa analizatori,
kas pasaka, kāds ir CO2 līmenis, pasakojiet līdzi arī, kāds tur ir gaisa mitruma līmenis, veriet vaļā logus, svēdiniet, telpā mitruma līmenim ir jābūt no 40 līdz 60%, un dariet visu, lai to mitrumu uzturētu, laistāmas puķes, nezinu, varbūt nekādas estētiskā prieka, lupatiņas uz radiatoriem, bet, paaugstiniet to mitruma līmeni, to gaisa mitruma līmeni. Un, protams, psihoemocionālā slodze, kā jau es teicu, jo lielāks stress, jo vairāk, skaļāk un augstāk jūs runājat. Literatūrā saka, ka lielākas problēmas ar pedagogiem kas strādā sākumskolā. Iespējams, ka tas ir saistīts ar to, kādus darba uzdevumus jūs tiem bērniem dodat un ko viņi dara un cik daudz jums ir jāpārkliedz tie bērni. Plus daudz vairāk problēmas rodas tiem cilvēkiem, kas profesijā strādā vairāk kā 15 gadus. Droši vien, ka tie, kam ir tās sekas vislielākās, jau darbu būs pametuši, tie, kam ir tādas vidējas sūdzības, tie ir kaut kā mēģinājuši adaptēties situācijai. Lūk, mēs esam nonākuši pie tā saucamā Lombardā efekta. Lombards nav tā vieta, kur mēs aiznesam mantas, lai naudu dabūtu. Lombards ir autors, kas to efektu ir izdomājis. Un es par šo efektu vairāk lasīju tad, kad es strādāju ar jautājumiem par troksni un dzirdes traucējumiem un balss pārslodzi telemārketingā, jeb zvanu centros, kur ir cilvēki, kuri arī nonstopā ir spiesti runāt, un viņiem vēl ir austiņas, kurās viņi klausās. Un tā būtība ir tāda, ka jo lielāks ir fona troksnis, jo skaļāk jums ir jārunā. Un tad, ja mēs skatāmies no, bērna vai klausītāja perspektīvas, tad viņam gribas ar klases biedru sarunāties, viņš sarunājas, un principā viņam ir sajūta, ka jūs ar savu runāšanu viņu traucējat. Un tad, kad jūs viņam traucējat, viņi turpina sarunāties, un lai viņi viens otru dzirdētu, viņi ir spiesti runāt skaļāk. Un jūs, lai viņus pārkliegtu, atkal esat spiests runāt skaļāk. Un tā tas ir tas nebeidzamais āplis, ko sauc par Lombarda efektu, respektīvi. Tā būtība ir tāda, ka ja fona troksnis paaugstinās par 1 decibeli, tad jūsu balss skaļumam ir jāpaaugstinās par 0,38 decibeliem. Domājieties, klasē ir 30 bērnus, 30 bērniem 1 decibeli paaugstināt ir pupu mizas. Jums katru reizi ar vien skaļāk un skaļāk runājot, tas ir daudz lielāks lodzi jūsu balsī. Un tāpēc tas aplis vai tas efekts ir kaut kādā veidā jāpārcērt. Visticamāk, viņi vienkārši tāpat nepārtrauks sarunāties. Līdz ar to jums ir jāmēģina un jāapgūst tehnikas, kā šo apli pārtraukt, kā nodrošināt, ka tas fona troksnis ir mazāks. Un es nestāstīšu par to vairāk, par to, tā dziļāk par to, kāpēc pedagogi kliedz. Tur ir gan mentāli aspekti, gan to, ka man ir jārunā skaļāk, lai mani klausītos. Un tas varētu būt arī kaut kādā mērā ar varas pozīcijām saistīts, jo šī skaļā runāšana nav vienīgais veids, kā parāda tās statusu klasē. Arī lielā mērā tas podests klases priekšā ir veids, kā parādīt to, ka tu esi augstāks. Jo, ja mēs skatāmies no klases viedokļa, un arī jūs skatāties uz mani, ja es stāvētu uz podestu, es stāvētu šeit, tas baigi daudz izmainītos. Tā mana tā vai mani var redzēt. Diez vai. Līdz ar to te ir ļoti daudz jāskatās uz tādām arī stresa pārvaldībām, dusmu kontrolēm un dažādām tādām lietām, kas samazina to stresa līmeni, lai pedagogs var pieņemt racionālu lēmumu, ko tālāk darīt, lai samazinātu šo fona troksni. Un tagad nobeigumā man ir 2 slaidi ar to, ko var darīt, lai šo balss pārslodzi samazinātu. Un es viņu esmu sadalījusi 2 daļās. Ko var darīt darba devējs un ko var darīt indivīds, jeb pedagogs pats no sevis. Un te es uzreiz gribu sākt, ka tas, ko mēs runājam par preventīviem pasākumiem darba devēju, patiesībā tas ir pienākums. Jo, ja mēs skatāmies no normatīvo aktu viedokļa, tad darba aizsardzība ir nodarbināto veselība un drošība darba vidē.
Un tad, ja tas, ko es jums tagad stāstīju, visas šitās 23 minūtes, ko es esmu runājusi jau, jūs nebijāt par šo dzirdējuši, tad ziniet, ka tie, kas sniedz jums pakalpojumu darba aizsardzības jomā, izglītības iestādē, diezko labi nedara jūsu darbu, savu darbu. Tāpēc, ka viņiem ir nevis jāiedod jums mapi reizi gadā parakstīties par darba aizsardzības instruktāžām un instrukcijām, bet viņiem ir jāspēj jums izstāstīt par to, kas konkrētajā darba vietā ir kaitīgs un bīstams un ko darīt, lai šī veselības problēmas pedagogiem skolā nerastos un lai nenotiktu nelaimes gadījumi skolā. Un tad pamatos ir darba vides riska novērtēšana, tad apstaigāšana, visas darba vietu apstaigāšana, apzināšana, apskatīšanās, runāšana ar pedagogiem, viņu iesaistīšana, noskaidrot, kas tas ir, kas ir vajadzīgs, lai, teiksim, šajā konkrētajā gadījumā samazinātu balss pārslodzes pedagogiem. Un daļa no tā ir novērst un samazināt šo fona troksni, un es zinu, ka daudz no tiem pieteikumiem arī, ko es lasīju par to, kas būs šīs konferences runātāji. Daudzi runās par to, gan par to, kā mitrināt, par to, kā novērst vai samazināt šo fonu troksni ar tehniskiem līdzekļiem vai ar pedagoģiskajām metodēm. Tā ir arī daļa no šiem preventīviem pasākumiem. Mitrināt gaisu, un te ir iespējams iegādāties skolā arī gaisa mitrinātājus, tehniskos palīgu līdzekļus, kas ir līdzīgi kā uzvārīt teikanu apmēram, tikai cits princips, ka tie gaisa tvaiki, ūdens tvaiki tiek izdalīti gaisā. Tad ir nākamā iespēja nodrošināt palīgu līdzekļus. Un jau skolā ir stundas, kur tas normāli darbojas. Piemēram, sporta stundās. Laikam grūti iedomāties pedagogu, kurš tad, kad bērni driblē bumbu, ņem un pārkliedz bumbu troksni un pedagogu trosni, ir svilpe. Es saprotu, ka latviešu valodas stundā droši vien ar svilpi diezin vai staigāsiet, bet ir skolās, kur izmanto, zvaniņus, kur izmanto kādus citus skaņus uzmanību pievērsošus skaņas rīkus, bet tas ir individuālais palīglīdzeklis. Pasaulē arvien populārāk tiek lietoti arī dažādi balss pastiprinātāji, tādi portatīvie. Līdzīgi kā es šeit nestāvu bez mikrofona, es šeit stāvu ar mikrofonu, runāju, es nekliedzu, jo droši vien man vajadzētu skaļi runāt, lai mani sadzirdētu. Un šie individuālie balss pastiprinātāji ir ļoti vienkāršas, nepārāk dārgas iekārtas, kaut vai Amazonas mājaslapā var jebkurā ieguglēt un nopirkt. Plus mums tagad mēs varam nonākam arī pie situācijas, ka būtiska ir apmācība. Gan par to, kā kontrolēt balsi, kā izmantot un kā pareizi runāt, jo ļoti bieži pedagogi patiesībā nav vientuļi ar šo balss pārslodzes problēmu. Visi, kas strādā zvanu centros, visi, kas strādā telemārketingā, aktieri, dziedātāji, viņi visi arī ir profesionālo koru dziedātāji. Viņi ir riska grupās. Tā atšķirība bieži vien starp pedagogiem un, piemēram, aktieriem ir tā, ka aktieriem ir profesionāls nodarbības, viņiem māca, kā pareizi runāt, pedagogiem. Es nezinu, varbūt, ka tagad jaunajiem pedagogiem māca par to augstskolā, bet ilgstoši tā nebija tēma, par ko runāja. Tad, protams, arī dažādas stresa vadības. Un atceramies jūs kā skolu direktori, kas vai darba devēji, šīs visas var tikt izmantotas kā daļa no, piemēram, apmācībām darbā, aizsardzībā. Jums nav katru gadu viens un tas pats jāstāsta par to, kā strādāt, kā iekārtot darba vietu pie datoru vai kaut kādas citādas vispārīgas lietas. Paskatieties, kādus specifiskus fokusus jūs varat savām apmācībām pielikt, un šīs būtu divas no tām lietām, par ko jūs varētu runāt, un šīs būtu arī tēmas, ko jūs no saviem, piemēram, darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem varētu paprast.
Un pēdējais, kas no darba devēja viedokļa ir ļoti, ļoti svarīgi, ir atbalstiet savus pedagogus pamatotu slimības lapu izmantošanā. Ja pedagogam ir balss problēmas, tas nozīmē, ka viņam ir jāklusē. Un jo ātrāk viņš sāks klusēt, jo ātrāk viņš izveseļosies, un mazāk ir varbūtība, ka viņš nebūs skolā ilgstoši. Jo bieži vien ir tā, ka tad, ja tu esi ilgi runājis un tev ir tā problēma sākusies, un viņi turpina, viņa tiek ielaista, un tad tas ir mēnesis, pusotrs vai 2 ar visādām injekcijām uz balss saitēm un medikamentu ilgstošu lietošanu, lai tu vispār varētu atgriezties darbā. Un no preventīviem pasākumiem, ko pats cilvēks varētu darīt, ir dzert ūdeni. Tas nozīmē, ka glāze ūdens vai droši vien labāk būtu kaut kāda pudele, kas nevar apgāzties un izgāzt ūdeni, kas jūs ik pa 10-15 minūtēm varat mazo malku paņemt un padzert. Un var jau arī šo pārvērst kā skaistu pasākumu, kā izglītības iestāde var nopirkt, pasūtīt pudeles ar savu logo un izdalīt tādas, lai pedagogi var skaisti lietot. Tad ieplānot atpūtas pauzes savai balsī, ar to domājiet par to, kā saplānot stundas, izvairīties no galējībām, kas nozīmē no kliekšanas, bet tas, par ko mazāk runāt, ir, ka tad, kad čukst, tad tā ir tāda pati slodze balsei, kā tad, ja jūs kliedzat. Līdz ar to tā nav varonība. Tad, kad jums nav balss, jūs aiziet uz skolu un čukst, tad tā patiesībā ir diezgan liela muļķība, jo paliks tikai sliktāk. Izvairīties no regulāras krekšķēšanas, un ja jums ir paradums šitā te darīt, tad tā ir pirmā pazīme, ka jums ir jāiet pie ārsta un jārunā, jo tās jau ir balss saites pastiprināta, rāda sev aizsardzību, tās krēpas, kuras jūs mēģināt atkal no tām balss saitīm dabūt nost, un tās balss saites atkal tikai ražo tās krēpas un tām. Tad pievērsiet sev uzmanību, neizmantojot balsi. Tas nozīmē tehnika, sasist plaukstas vai, nezinu, es zinu, ka te runās citi. Mūzikas skanēšana, dziedāšana līdzi un kaut kādas tādas lietas. Rūpējieties par savu vispārējo veselības stāvokli un izmantojiet darba nespējas lapu tad, kad tas ir nepieciešams, jo bieži vien arī otorinolaringologi, blorīgi, kas rūpējas par šo, viņiem bieži ir tā saruna. Kur jūs bijāt ātrāk, kāpēc jūs neņēmāt slimības lapu? Un tad pedagogi saka, man tur bērni un tas. Un te es gribu teikt, ka bērni nāks un ies. Jūs paši zinat, lielākā daļa, kas šeit sēž, ir pieredzējuši pedagogi un zina, ka vieni izaug, nāk nākami, un jūs paliekat, un jums ir tā balss viena. Tāpatās, kā jums ir viena mugura, viena galva, jūs esat viens pats, jūs esat viens unikāls, un ja jūs par sevi nerūpēsieties un nepasargāsiet sevi, tad jūs tiem nākamajiem bērniem arī neko īsti nevarēsiet labu iedot, bet tikai izdzīvot tajā vidē. Paldies!